Uz Taizemi ir viennozīmīgi vērts doties. Es vienreiz tur esmu bijis, bet es ļoti labprāt aizbrauktu vēl vienreiz, jo tur ir no visa pa druskai. Nu, patiesībā no visa daudz. Pirmkārt, tur ir garšīgā taizemiešu virtuve. Un tad, kad tur aizbrauc un ja tu paņem kādu taksometru un viņam prasi, kur var paēst, nevajag nekad tiem taksometriem to prasīt, jo mēs tā iekritām, mēs aizbraucām tur un prasījām vietējām, kur var paēst. Un ja taksometri sarunājuši kaut kādus tur dīlus ar vietējiem kādiem dārgajiem restorāniem, ka tie ved pie viņiem. Un tur cenas ir, es nezinu, 5 reizes, 6 reizes dārgākas. Un mēs aizbraucām tur, nebija neviena, izņemot mūsu, un tad mēs par dārgu naudu paēdām. Un nākamā dienā, kad mēs paši sākām staigāt, mēs atradām ģimenes restorāniņu normāli, kur, protams, jūras veltes ir tas, kas ir vislabākais, jo blakus okeāns ir. Tā Taizemē, nu, kad brauc obligāti, es ieteiktu uzturēties kādas 3 dienas, nu, maksimum uz Bankokā, kur apskatīt to karaļa pīli ar karaļa dārziem, zelta un izbraukt pa upi cauri pilsētai un apskatīt visādas vēsturiskas pieminekļus un mājas un tirgu apskatīties un aiziet uz šoviem. Taizemē ir ļoti populāri šovi, bet no tādiem šausmīgi pareiziem puritāniskām dvēselēm varbūt nevajadzētu braukt uz Taizemi. Bet man kā grēciniekam tas likās ļoti interesanti un forši, un tāpēc arī visu pasauli brauc uz Taizemi, jo nekur citur pasaulē nevar ieraudzīt šos saucamos ping-pong šovus, ko izpilda pārsvarā sievietes, balstās uz galda tenisa bumbiņām, un tad viņas no savām privātajām ķermeņa daļām šauj ārā tās bumbiņas un visas tādus brīnumus dara. Bet to brauc skaties no visas pasaules, un tas ir unikāli, šokējoši, bet pēc tam tu pierodi, nu kas vēl, populāri arī saucamie transvestītu šovi, un viņi ir tik krāšņi un koši. Nereti var gadīties pārpratums, ka tu īsti nesaproti, tā ir sieviete vai tas ir vīrietis, jo viņi ir tik veiksmīgi un labi uztaisījuši to transformāciju, ka tiešām liekas, ka tā ir ārkārtīgi skaista sieviete, bet īstenībā tas ir vīrietis. Taizemē ir ārkārtīgi skaista daba un ūdens un okeāns un salas. Un Taizemē filmēja arī Leonardo DiCaprio slaveno filmu Pludmale, un uz kuras arī bija aizbraucis un izstaigāja Leonardo takas. Un tas bija ļoti skaisti.